255. sērija. Nē, Gvido, man tas viss nepatīk. Nu, viss būs kārtībā, Alis. Nu, tev tikai tai kundzītei būs mazliet jāpamūd par zvaigžņu pārvietošanos astrālajā pasaulē, par dvēseļu stāvokli, viss. Pāris lati mums būs rokā, Alis. Bet iedomājies, es pat nezinu, kā to dara, es taču nekad neesmu bijis astroloģiskajā salonā. Pagaid, jums tai teātru skolā nemācīja, kā iejusties dotajos apstākļos. Nē, protams, mācīja, bet ir lietas, kur ir vajadzīgas profesionālas zināšanas. Alis, šitā nav tā reize. Kā? Ir gan. Iedomājies, ja man, piemēram, ir jāspēlē ķirurgs, kurš izgriež aklo zarnu. Man taču ir jāzina, kādu instrumentu palūgt asistentam. Nē. Asistentam tas ir jājūt pašam. Tev tikai ir jāpasniedz roka. Iedomājies. Un ja tas asistents ir tikpat stulbs kā es, un manā pastieptajā rokā ieliek, teiksim, pildspalvu. Jā. Misters Krumvico klausās. Aha, Lindiņa. Jā, tagad man tā sauc. Jā, klausies, Lindiņa, ļoti labi, ka tu piezvanīji. Vai tu nevarētu atnākt pie manis? Jā, protams, tas ir sakarā ar to braucienu. Jā? Labi. Tad es tev gaidīšu. Atā. Nu gan ir ķēdza. Vajadzēja visam tieši tagad tā sagadīties. Čorts. Čau! Klausies, tu to savu apģērbu maini pēc kaut kādas sistēmas, jeb vienkārši tā uz dullo? Čau! Nu, un tu? Ko? Tu jau šodien izskaties kā tāds lopu daktars. Kāpēc lopu? Vai tad es nevarētu būt, piemēram, zobārsts? Nē, tu varētu, ja pie tevis būtu atnācis nīlzirgs. Ui, pardon! Es tak tev neesmu apsveicis ar tiem lielajiem panākumiem. Klausies. Tas nav viss. Es esmu saņēmis uzaicinājumu uz izstādi Briselē. Klausies, es apsveicu. Klausies, un baigā prēmija, ko arasot. Ui! Klausies. Vai man tagad uz rokām neparādīsies kaut kāds bildes, ko? Nevar zināt. Zini, ja tie tavi plikie skuķīši, tam man nekas nebūtu pretī. Es tikai nesaprotu, kā tu taisies nokārtot, lai tā kundzīte tiek augšā šeit neviena nepamanīta. Ja, to es vēl nezinu. Pagaid, tās ir mans problēmas. Uz tevi attiecas etīde. Notikums Ženijs Krumovits astroloģiskajā salonā. Un viss. Ko? Jā. Tu viņai taisies iestāstīt, ka es esmu Ženija? Nē, Alisīt, nē. Es jau viņai pateicu, ka viņu pieņems slavenās astroloģis talantīgākā asistente. Nē, pagaidi. Tiec ar to problēmu galā pats. Lai viņu pieņem ne mazāk talantīgais un slavenais asistents. Bet, Alisīt, piedod, nav te tāda. Jo es tai kundzītei jau pateicu, ka es esmu māceklis. Un es šaubos, ka samaksās, piemēram, māceklim, lai arī cik viņš būtu talantīgs, būs labi. Būs labi, Alisīt. Klausies, tiešām varēja atnākt uz to koncertu. Varbūt kā citreiz, ārči. Tu varēja uzvilkt to savu kanāriņu žaķetu un laiž ap ko. Ilžuks pirmo reizi spēlēs tādā programmā. Ārči, man tā čīgāšana, piedod, kā te teikt, nevisai. Ilze nespēlēs taču vijoli. Viņa spēlēs taustiņu instrumentu. Bet tas tak nav nekas labāks. Tu atceries toreiz, kad tu man aizsūtīji uz to simfonisko koncertu, ka mums to tavu skuķi vajadzēja sazīmēt. Šitās mokses līdz kapu malai neaizmirsīšu. Jūs teicat, ka tu tur esot saldi krācis. Ja? Redz, tā kā es tak izgulēties ar mājās. Un bez tam es tev teikšu, Arča, tā gulēšana uz tiem cietajiem beņķiem nemaz nav tik ērta. Sveiks, jā. Ārprāts. Ko? Tu šitādā izskatā taisies iet uz koncertu? Ko tu domā, nelaidīs iekšā?
pa ārdurvīm jau varbūt, ka ielaidīšu uz radniecības pamata. Bet es tev blakus nesēdīšu. Uz to tu neceri. Neuztraucies, Jančuk, man šie prieki iet secen. Neatliekami darbi. Nu. Ko ta nu tādu dari? Nu, uzmini, nu. Klausies, izskatās tā, kā jums no laukiem būtu kāds pussūcis atvests, ko, un tu tagad esi uzņēmies to iztirtēja pienākumus, Nē, ja? tik traki nav es. Kopēju bildes. Aha, tāpēc es domāju, ka te kaut kā tā jocīgi tā ožja. Nu, žēl gan, ka tu nevari tikt, klausies. Nu, tas koncerts, tas ģenerāli mēģinājums taču būšot pa brīvu, nu. Bet varbūt, ka tā rādīs tikai ko pusprogrammu. Nē, rādīs visu. Jančuk, piedod, man nav laika pļāpāt, man tur neatliekams process. Klausies, Digi, ja tev tāds process ir kaut kas tāds, kas sildās uz plīts, tad ejam tik iekšā, ķēķi. Es jau varu kādu nieku iekošt kopā ar tevi. Nu, vai tev vienam nav garlaicīgi? Tur nav nekas gastronomisks. Tur ir ķīmisks process. Ak, tā. Nē, es atzīstu tikai dabiskos produktus. Labi, tad jāiet paskatīties, ko nu tur dara jaunās daudzsološais māksliniecis, ģeniālais tēvs. Mīļā, citādi izskatīsies pēc tā padolā panka, kas uz tavu stūri mēdz mūžīgi kvernēt. Tu zini, tāds smuks puikiņš, ja? Bet nu ko viņš to savu galvu, viņa tā nero, nevar saprast. Nu to paurīti, to jau var izmazgāt. Nu kā tad? Vai ne? Bet padomā par tām citām vietām. Pa kurām? Mīļā, viņš taču mūžīgi staigā ar tām cietām ādas biksēm. Viņam taču tur viss ir nospiests plakans. Tu domā, ka viņš nekad viņas nenovelk? Ak, nu, ja viņš ar kādreiz to novelk, pasaka, kāda tam ir jēga. Es taču nekad nemūžam to negribētu redzēt. Jā? Bet es domāju, ka viņš nekad nemūžam tev arī neko negribētu rādīt. Tu zini, viņš nav no tiem. Viņš tikai tāds jocīgs izskatās, saproti? Tad mēs to mākslas baudītāju pavisam būsim. Tātad es ar kundzi, mākslinieka kungs, ar māsu, Zaštofta Jaudskungs un Probuhas kundze ar 2 meitām. Tā, un kapitāna kungs ar... Nē, mani tu tur iekšā nejauc. Es viņu nevaru pierunāt. Nu, nevajag arī, nevar jau nemaz zināt, vai te braucamajā visiem pietiks rūmis. Pagaid, tātad 8 vienības, ja? Nu. Pagaid, nē, taču vēl taču ir Zīgis, Aisma ir. Nē, Zīgs nekur nebrauks. Kā tā? Nu, kā nu viņam taču tajā ārzemē izstādē bildes jākopē? Ko? Es pirmoreiz dzirdu. Ko taču Zīgs laiž uz ārzemēm? Nu, kā tad? Viņš taču saņēmis uzaicinājumu izstādīties Briselē. Ārprāts, Zīgis Eiropā. Tāpēc es domāju, aiz kam viņš tik aizņemts ir. Nē, nu paga, tagad man sajuka. Pagaid, cik tad mēs īsti būsim? Tad, pagaid, Ingrīda arī jāskaita. Nē, Ingrīda nav jāskaita. Ingrīda aizgājusi policiju pie izmeklēt. Klausies, tas pazudušais dēls vēl nav atradies ko? Ui, tas tavs kurmits ir viens ritīgs čamma. Nu, zini, es tev teikšu goda vārds, saprotam. Nu, man ir žēl mans krustmeitiņš. Goda vārds. Mums visiem. Man rādās, ka tas Miguelis nemaz vairs neatradīsies. Ko? Jāni, kā tu tā vari runāt? Apžēlojies, es taču nedomāju, ka to cilvēku notiks kaut kas slikts, bet vienkārši var būt, ka Lialonso kungs nemaz vairs negrib atrasties. Ko? Neesat nekad dzirdējuši? Kad viena dāma ir apnikuši, tad laiž prom atkal uz nākošo lauciņu. Ko tu te muldies? Tiešām! Ko tad tu neatceries, ka Ingridas dzimšanas dienā viņš tai savai sirdsdāmai veltīs serenādu pusstundas garumā? Es tādu mīlestību pat indiešu filmos neesmu redzējis. Nu, Robis ir klāt. Nu tad, vīri, laišam
Klausies, nu tad būtu laiks iet. Nu, ko tas Arturs atkal ķesās? Tik ilgi. Viņš taču pucējās. Kā nekā viņa paša meitai tik liela diena. Jā, bet es tikai nezinu, vai viņām tā Ilzītes jaunmodīgā muzicēšana, vai viņam īsti iespiesīs. Ko tu runā? Arturs taču nav tik konservatīvs. Nu, manas dāmas, vai esat gatavas? Jā, brālīt. Mēs varam iet. Jā. No muzikanta kungs, kā mēs jums patīkam? Jūs mums patīkat aizvien vairāk. Labi, mīļie, ejam. Jančuks ar maigu mūs gaida. Robs mūs aizvedīs. Ko jūs teicāt? Jā, klausies, es tev teicu, ka vajag vairāk laku uz tā motocikla. Mums taču izplūņīs galīgi tā kā tāds ērkuļs. Mīļā stundiņa. Cik ilgs laiks te paies, ja viņš mums ar motociklu vedīs? Nē, tas braucamais ir 10 vietīgs. Motocikls? Robs izrads tādu mazu mikrobusiņu, tā kā mēs aizbrauksim kā kungi. Puķes nopirki, laimīgais teici. Kāds jautājums? Nu, protams, māčo, protams. Ejam. Alis, ko tu uztraucies? Tā kā pirms eksāmena. Tev taču par to atzīmi neliks. Es taču neuztraucos par to seansu. Man vienkārši kauns. Es nezinu, kā es varēšu skatīties Ženijas tantei acīs, ja viņi par to visu uzzinās. Jā. Tas gan nebūtu vēlams. Tas būtu vienkārši briesmīgi. Klausies, gribu. Lai to kundzītes Ženijas tante pieņem pati, ko aizņemsimies to naudiņu. Labi, mans pēc. Man jau mazliet naudas ir, man zīgas aizdeva. Redz, tu esi prātīgs zēns, tāds tu man patīc. Jā. Man jau gan likās, ka tev patīk tas neprātīgais zēns. Sveiks, Reksi! Sveika! Kur tad šie visi tik lepni aizbrauca? Ilzei šodien pirmais tas koncerts kopā ar to savu roka ansambli. Nu, tu negribēji dzirdēt? Nē, gribēju, jā, bet, redzi, ir svarīgākas lietas. Tikai nesaka, ka tā svarīgākā lieta ir saruna ar mani. Jā, redz, šoreiz tā sanāk. Jā? Jā. Un tad tu tam par godu būtu tā attiecīgi saposies? Nestāst, tu atkal kopē savas bildes. Jā, redzi, šoreiz tās lietas ir saistītas. Varbūt tu izteiksies skaidrāk? Varbūt tu ienāks dziļāk. Varbūt nemaz nav vērts? To nemaz tā sākumā nevar zināt. Ienāc, mums jāparunājas. Lindiņ, tu zini, varbūt uzvār kafiju. Es tūlīt nākšu, ja? Labdien! Sveicināti! Ko jūs šeit darāt? Neredzat? Gatavoju kafiju. Interesanti. Un kam? Sev. Un vēl kādam. Bet kā jūs varējāt zināt, ka es nākšu lejā, šurp virtuvē? Es zinu vēl daudz vairāk, nekā jūs domājat. Es zinu arī to, kas jums palika tur augšā. Gvido. Jūsu Alise. Bet mēs taču neesam pazīstami. Kā jūs to zināt? Jūs esat gaišreģe. Piedodiet. Labdien, asistent kungs. Es esmu klāt. Sveicināti. Jā, acu mirklīt, es jūs tūlīt pieteikšu, madām, tūlīt. Dīvaini. Nevar taču būt divas tik vienādas ārpuses un arī tikpat vienādas iekšpuses. Bet koridors gan laikam nebija tik garš. Labdien, kundze! Labdien! Ar ko jūs te sarunājaties? Es tāpat pat ar sevi. Ak tā. Ko jūs te darāt? Es gaidu. Man jau aizgāja pieteikt. Jūs arī esat asistents? Nē, es savā rodā jau esmu profesionāls. Labdien, cienījumu meistaru.
Vai jūs gadījumā man nepateiktu, kur pat labāk atrodas cienījamā astroloģijas speciāliste? Ko tu teici? Es teicu, ka lūk, šī cienījamā kundze ir atnākusi uz zīlēšanas seansu. Es ceru, jūs neesat viņu aizmirsis piereģistrēt. Jā, protams. Bet, redziet, apstākļi ir mainījušies. Jā. Cienītāji astroloģijas speciālistei bija steidzami jāizbrauc. Ziniet, valdības pasūtījums. Jā, es saprotu. Bet man jau brīdināja, ka man pieņems šot kāds no asistentiem. Varbūt jūs. Kas? Es? Ziniet ko, jūs varbūt pagaidiet pāris minūtes ārā. Mēs tad izdomāsim, kurā vietā jūs pieņems un kurš no mums jūs pieņems. Ja? Labi. Paldies. Zīgi, kur tu paliki kafiju dziest? Klausies, mahinātori, es te kaut ko nesaprotu. Es neprotu zīlēt. Paklau. Gvido? Jā. Parādiet man savu roku. Interesanti. Nu, vecīt, saturies. Jūs kaut ko saprotiet no šīm lietām? Oi. Tā. Jūs vēl neesat precējies, kaut gan sen bija laika. Jūs esat avantūrists pēc aicinājuma, bet romantiķis pēc dvēseles stāvokļa. Jūsu finanses nebūtu nav spožas, bet bažām nav pamata. Risinājums nāks gluži negaidītā veidā. Turpināt vai pietiek? Labdien, kundze! Labdien. Mēs jau esam tikušās. Jā, es jūs arī atceros. Jūs esat slavenās astroloģijas meita. Cik nu slavenās, bet padruskai mamma ar to ņems gan, jā. Jā, padruskai. Es jau jūs saprotu, nevar jau afišēt tādas lietas. Jau tagad nevar no apmeklētājiem atkauties. Bet jums nu gan ir laba atmiņa. Kā jūs man atcerējāties? Ziniet, es jūs atceros tāpēc, ka jums, bija tāds grūti izrunājums uzvārds. Nedogovarjonoka. Jā. Ziniet, man klasē arī bija viens puika, kuram bija uzvārds ar 5 oburtiem. Interesanti. Skoro konkolo. Aha, un kāds tam viņam bija vārds? Vārds normāls. Dionīsijs. Jā. Labsanīt. Ženija nav mājās. Tā kā mums to kundzīti vajadzēs apstrādāt pašiem. Paklausies, bet varbūt viņa nemaz neatnāks. Viņa jau ir klāt. Bet tu neuztraucies. Tev nebūs viņa jāapstrādā vienai. Kas tev ir padomā, mahināto? Tev palīdzēs kāda reti apdāvināt būtni šai jomā. Nu labi, ejam augšā, mums vēl jāskārto ir viss seansam. Nē, tu tomēr esi avantūrists. Jā? Tu zini, Linda man teica to pašu. Kaut kas jums abām ir kopīgs. Tā. Kas tā ir par Lindu? Un kas ir tas, kas mums ir kopīgs? Jums ir kaut kas kopīgs, labas novērošanās spējas. Nekur es nekustēšu no vietas. Ņem to vērā, ka es tevi netaisos dalīt ne ar vienu. Kas viņa tāda ir? Es nekustēšu ne no vietas, kamēr tu man nepastāstīsi visu, kas tā Linda tāda ir. Alise, tava kompanjone. Reiz par reizēm tev ir jāiegaumē, jo tu esi tās izcilās, gaišreģes, talantīgākā asistente. Nu, ejam. Kusties. Es tev lūdzu, Brunacīt, neizdara priekšlaicīgs secinājums. Ļauj man visu paskaidrot līdz galam. Nē, draugs, mums nav tādas attiecības, lai tev par kaut ko būtu jātaisnojas. Tu vari vienu mirkli paklusēt. Ļauj man paskaidrot. Nē, Reksi, tev nekas nav man jāpaskaidro. Tu nevēlies ar mani braukt, man ar to pilnīgi pietiek. Es vēlos. Bet es nevaru. Ak tā. Tev laikam arī piemetusies jūras slimība. Varbūt esi pagādājis rakstisku apliecinājumu? Jā. Atver lūdzu to atvilknīti. Nevajadzēja jau tā pūlēties. Pagaidi. Vispirms izlasi. Oho. Es pareizi sapratu. Brauciens neatceļas. Mainās tikai virzieni. Reksi.
Vai kā? Čorts. Tas man nebija ienācis prātā. Klausies, Zigi, tu man nepaskaidrot, kas te tagad notiek? Kā? Te notiek tas, kam jānotiek, mīļumāsiņ. Cienītā kundze, jūs tiekat laipni gaidīta otrā stāva mazajā zālē. Taisni lūdzu un pakreisi. Paldies. Lūdzu. Tu man nepaskaidrot, ko tā kundzīte tur bērniņos darīs? Un kā? Mazliet paciemosies pie Gvido un Alis. Vai drīkst? Lūdzu, sēdieties. Jūs sveic Ženijas Krumovicas astroloģiskais salons.